starp sezonām, tātad vecās ogas ir noražojušas un jaunās vēl nav iestādījušas. Ir īsti labs laiks priekš manis, lai uztaisītu rekonstrukciju. Tātad manā plēves būdā, tātad veca konstrukcija, kas tika uzmetināta vēl kolhoza laikā, aplūktā plēvi, dubulto plēvi. Tātad šeit man agrāk bija koka renes, ja, koka renes. Bet, diemžēl, koks dzīvo savu dzīvi un 7 gadi, un viņš ir sapūjis un palika nedrošs. Man ir izdevies motivēt, un man ir prieks par to audzētāju Jāni, kas mums ir Bauskas pusē uzvarā. Tātad viņam saucās Lāču zemenes. Jā, Jānis uzņēmums ir Smildziņas, audzē zemenes pats un ir uztaisījis iekārtu, kas var uzvalcēt šādu tereni. Bet nevis tā kā man tikai testā 1,20 m, bet tik garu, cik jums vajag. Ja? Es varēšu vienoties ar Jāni, ka viņš atbrauks ar savu iekārtu un uzvalcēs tātad no metāla, ja, jumta materiāls, metāla visā garumā, kas man ir 42 metri. Ik pēc 1,50 m būs stabiņš, ja? Te viens stabs, te otrs stabs, un būs šādi te konstrukcija. Tad mēs te esam uztaisījuši eksperimentu, un izskatās ir labi. Viņam mājās ir visas 6 siltumnīcas novalcētas. Ja? Tā kā ļoti laba lieta. Var nopirkt arī Polijā pa gabaliem, bet nu kur ir Polija? Un mēs paši arī neesam ne ar ko sliktāki. Ja? Tātad, kas man būs? Tātad man šeit būs renes visā garumā. Ja? Svarīgi, ka tad tas ūdens, kas ir šeit no maisiem, ir saucās drenāža. Ja? Viņš iztek un nenopil zemē un neveidojas šis pārlieku lielais mitrums. Ja? Liekam virsū uz renes audzēšanas maisus. Ja? Audzēšanas maisam apakšā ir caurumi. Liekais ūdens un liekā drenāža iztecēs ārā. Mums šeit ir, redziet, tādas trubas, ja, tādas trubas. Un tādas ir trubas tikai garas, ja, te. Katram maisam 4 adatas, ja. 4 adatas baltas, ja, nevis melnas, bet baltas, lai neuzkarst. Ja. Un tad šim te visam klāt mums te ir šāda te lieta, ko sauc par ziedneša turētāju. Tātad te ir ziedneša turētājs, speciāla lenta, kur var ritīgi novilkt. Es viņu nemāku tagad ritīgi nostiprināt, bet vienādi sakot, te ir mehānisms, kā viņu nostiprina. Ja? Un tad viņu nostiepja visā garumā. Ja? Un šeit, te viss tā ir skaisti, ja? Nevis tā kā es. Un šeit aug zemenes, ogas noliecās un šejienes viņas turās. Jo šis ir tas moments, skaistais moments, kuru ja neizdara pareizi, var sačakarēt. Jo šeit rodās vai nu sāpes un mieles, vai nu skaistums un garša. Jo šeit guļ virsū zemenes, ziedneši nav aizlūzuši, viss ir skaisti, zemene barojās un barības vielas no saknēm atnāk uz ogām, cukurs veidojas ogās un visa dzīve cukurā. Ja? Šis ir kritiski svarīgs pasākums. Ja mēs audzējam zemenes maisos, podos, siltumnīcā, vienmēr domājam, kā sargāt zemenes un zemeņu ziednešus no aizlūšanas. Ja? Nu, lūk, un tā man šeit būs rene, maisi. Vienā maisā man būs šeit 6 stādi, remandantās zemenes. Ražos, pirmā raža būs maija 20. datumi, tad ir jūnija vidus, jūlijs un augusta beigas septembris. Un tādā veidā no siltumnīcas salīdzinoši mazas platības es mēģinu iegūt vai paņemt maksimāli, ko tā zemene spēj dot. Ja? Viss te ir pārbaudīts, eksperimentēts, salikts, darbojās.